Sveiks! Sveiki! Prieks tev atkal satikt, un es šoreiz gribētu labprāt parunāt par uzņēmēju iespējām ar saules paneļiem. Labi, runājam. Gribu kaut ko apstīties? Ļoti labprāt, es ļoti labprāt gribētu redzēt no putna lidojumu. Kāptam augšā? Tev viss ir sagatavots. Jā. Fantastiski. Jaunākiem priekšroka. Paldies, jā, ar prieku tūlīt. Pat es kā cīrulītis no putna lidojuma arī visu redzēšu. Jā. Šis ir labs ar to, ka viņam var viegli apstīties un parādīt cilvēkiem. Jā, tad tā kā ekskursijās var. Nu jā, tev vajadzēja jau regulāri. Albatros ir stipri mainījies. Šeit ir saules paneļi uzradušies. Tas, cik jauns risinājums tas ir priekš Albatros? Nu, Albatrosam šī tā kā pirmā kārta. Jau gadu mēs esam kā uzlikuši šo sistēmu. Viņi ir nopelnījusi kaut kur pār pa 3000 eiro jau priekš viņiem. Viss ir notērēts, nekas pār nav palicis. Tad viņi domā iet tālāk, arī plašāk. Jā, jo šis viņiem nodrošina tanī brīdī, kad spīd saule, ja ļoti labi spīd saule, tad viņiem patēriņš ir tuvāk nulei, bet no rīta un vakarā viņš vienalga vēl ir, jo saule ir mazāk. Un tad nākošā kārta būs vēl paneļi un akumulātors, lai varētu to sauli, kas paliek dienā pāri, jo tā varbūt kaut kas mazliet paliek pāri, pataupīt vakaram. Ir plāns, kad iespējams, ka mēs taisīsim, arī būs interesants risinājums, kad fasāde būs apšūta paneļiem, un reizē viņš izpildīs apšūma lomu, un, jo bija tik siltināts. Ja mēs tā uzskaitām uz pirkstiem, kādi būtu tie galvenie ieguvumi uzņēmējiem ieviest saules paneļus un akumulātors varbūt? Pirmā kārta ir saules paneļi, viņi dod ietaupījumu izmaksās. Kā mēs redzam, šeit saules paneļi. Ja? Viņi arī bez akumulātoriem strādā lieliski, nav nevaina. Viņi strādās praktiski mūžīgi, sevišķi šie paneļi, kas ir dubultais stikls, viņiem ir 50 līdz 100 gadi resursi. Tā kā, es domāju, Albatros visi iedzīvotāji būs laimīgi. Mēs izrunājam par paneļiem pašiem. Jā. Un tālāk, kas ir nākamais ieguvums? Nu, nākamais ir papildinām sistēmu ar akumulātoriem. Un tas ir gadījumam, ja iestājas nakts? Negaidīti. Jā, gan naktī, gan arī elektrības pārauguma gadījumiem. Jo parastā sistēma, kā viņi pašlaik bez akumulātoriem, ja gadījumā pazūd mums elektrība ienākošana no sadales tīkliem, viņi izslēdzās un mēs viņus nevaram izmantot. Albatros paliek tumsā. Jā, un ne tikai Albatros, sūkņu stacija un vispārējais ūdens, teiksim, svarīgās lietas. Ja? Un savukārt, ja mums ir akumulātori, tad ir gan tas, kad naktī, vakarā un no rīta, vai iespējams ir elektrība no akumulātoriem, un arī tas, ka ja pazūd liela elektrība, viņš turpina darboties kā neatkarīgā sistēma, un cilvēkiem ir vismaz minimālās vajadzības viņa apmierina. Nevienmēr tomēr šis tradicionālais veids ir pats efektīvākais, lai arī vispierastākais. Jo paneļus var novietot praktiski kā mēs gribam, ne? Jā. Šis veids, kā mēs redzam šeit, viņš ir būtībā tradicionālais. Jā, viņam ir priekšrocības tādas, kad tā teikt, viņš nav no malas rēdzams, pieņemsim, jā, un viņš ir pietiekoši, tā teikt, visi tehnoloģiski un droši, bet ziemā viņš apsnieg. Un tad nākošais ir tas, kad mēs varam viņus likt arī vertikāli. Ir sevišķi divpusējos paneļus, kuriem abas puses ir gaismas jūtīgās. Ja? Un šo, protams, mēs nepārtaisīsim, šis paliek kā ir, bet uz nākošā jumta mums ir plānā, ka būs vertikālie paneļi. Un tur tas otrs iegūms, ka viņi strādās vairāk no rīta un agrāk no rīta un vēlāk vakarā. Tādā veidā papildinot šos, kas ir uz dienvidiem. Un tad mēs iegūstam vienmērīgāku elektroapgādi. Tikko Edmundi izrunājām par ieguvumiem, kas ir senmētiskajās lietās, bet parunāsim par finansēm. Kādas ir pašlaik atbalsta iespējas? Šobrīd uzņēmumiem ir iespēja pieteikties Altuma programmā. Programmas ietvaros ir iespēja saņemt 30% grantu un uzstādīt saules paneļu sistēmas, veikt ēku atjaunošanu un siltināšanu. Ja mēs ķeramies tīri praktiski klāt, ar ko ir jāsāk un kas man varētu palīdzēt, ja es vēlos savam uzņēmumam saules paneļus? Ir jāsaka tā, ka programma ir diezgan sarežģīta, bet tajā pašā laikā es saku, kurš grib, tas var. Un šeit ir arī konkrēts piemērs. Tā, ar saules paneļiem ir nedaudz vienkāršāk. Tur ir jāiet pa punktiem. Un jebkurā gadījumā, tad, kad ir pieteikums apstiprināts, tad ir nākamais posms, kur jau ir jāpiesakās pie šī te aizdevuma. Un te var nākt palīgā mēs, saules grauds, jo mēs gan uzstādam, gan arī veidojam, sastādam šos te iesniedzam pieteikumus. Palīdzat tikt cauri visiem tiem papīriem, kā tautā sāk? No A līdz Z, līdz ar sākot ar papīriem,
beidzot ar montāžu un beidzot arī ar projektu nodošanu. Ar visas tās simulācijas, kas ir pa vidu. Tātad tieši tā, jā. Altuma un akumulātori. Kā ar šo lietu? Jo tas uzreiz maina vispār spēles noteikums. Jā, tas ir kaut kas jauns. Akumulātoru iegāde ir attiecināma. Tā kā Tātad atbalsts arī tam? Pilnu komplektu. Jā, atbalsts var saņemt šo 30% grants, attiecinās arī uz akumulātoriem. Altuma atbalstam starts 2. aprīlī, bet kā ar privāto sektoru? Privāto sektoru ir tā, ka mājasaimniecībām būtībā ir tas pēdējais vilciens līdz aprīļa beigām vēl var paspēt uzstādīt mikroģeneratorus un pieteikties neto uzskaites sistēmai. Un pat ir iespēja saņemt arī valsts atbalstu līdz 4000 eiro. Un saņemot šo te atbalstu, mājasaimniecības būtībā šos te investīcijas saules paneļos atpelna 3 līdz 5 gados. Un tā sistēma kalpo tev nākamos 20-30 gadus, tā kā tas strādā. Kas uzņēmējiem vai vienkārši cilvēkam kā man būtu tas, kāpēc es griežos pie jums pie saules grauda? Kas ir tās īpašās lietas? Nu, īpašās lietas ir tas, ka mums pašiem patīk tas, ko mēs darām. Tātad mēs to darām labi, ar izdomu, piedāvājam tāds risinājums, kāds citi pat neiedomājās, jā, un rezultātā mēs vinnējam, un arī klients vinnē. Tad viņš var uzzināt arī kaut ko tādu, ko viņš nemaz pats nezina. Ko neviens cits vēl nedara. Aha. Tas ir izšķiroši biznesā. Jā, līdzīgi kā es pieminēju, teiksim, ka mums fasādes apšūnas var būt saules paneļi, to vēl neviens nedara.